pievilšanās. Es atradu romiešiem 16, Pāvila romiešiem. No. Tur pieminēta tāda Foiba. Es gaismiņas līdzi. Foiba, tie viņa draugi Kristu Jēzu, brāļu māsas. Daudz atsaucis, es arī atradu uz to, kā tas ir patiesā mīlestībā, bezdievtīgi godu viens otram, lai brāļu mīlestība jūsu starpā ir sirsnīga un godu dodiet nākat viens otram pretī. Un kā tas ir domāts, tā konkrētāk. Tas tos veidos var izpausties, teiksim, ikdienā nemitīgi vai un cik tālu. Kur tev tas bija? Daudz ir. Kur tev tas bija rakstīts? No kurienes? No kurienes tu lasīji? Romiešiem vēstuli 16. nodaļa. No kura panta līdz kuram? Un tur parādās tas gods. No kura panta līdz kuram? Tu par Foibu vai vairāk man liekas. Nu, tu tikko lasīji. Ja, es to arī izlasīšu. Viņš visus sveicina, ļoti daudz brāļus, māsas sveicina. Un pēkšņi parādās, ko es arī atradu dažādi tulkots ir. Kur palika tā? Te ir daudz sveiciniet, kas daudz strādājuši iekšā kunga. Redzi, pēkšņi viņš kādus slavē, ko viņi konkrēti darījuši. Ja? Kurais pantiņš? Strādājuši, ja? Kas ir strādājuši? Kurais pantiņš? 12. pants, 16, 12. Bet citus viņš tikai nosauc, nekādus viņu darbus konkrēti neizdabot. Nopelnus, jā. Un tas man kaut kā likās, ka gribētu zināt, kas tur ir darīts, vai kas tur mazāk darīts, iznāk tā, ka mazliet tāda tā kā, nezinu, tā kā lišķība cilvēku priekšā, tā kā divkos, kāpēc atsevišķus jāizdala. Man tikai tā liekas. Bet kādi, redzi, nav kalpojuši Jēzum Kristum, bet paši savam bēdaram, caur laipnīgām runām un saldiem vārdiem. Tam visam ir konteksts, starp citu, diezgan interesants. Un te ir latviešu valoda. Latviešu valoda nav glika tulkojums, bet ir ap 965. gada tulkojums. Šeit rakstīts tā, no 17. pantiņā, romiešiem vēstulē 16. nodaļā. Es lieku jums pie sirds, brāļi, ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies. Vairieties no viņiem. Tādi cilvēki nekalpo mūsu kungam Jēzum Kristum, bet savam vēderam. Un ar saviem saldiem vārdiem un skaistajām runām pieviļ vientiesīgo sirdis. No. Tas ir draudzē? Tas ir draudzē. Visa Bībele ir par draudzi. Visa jaunā derība ir par draudzi un priekšdraudzes un Dieva bērniem rakstītais vārds. Attiecībā uz visām pārējām tautām Dieva vārds ir uzrakstīts tikai ar vienu tādu galveno domu. Izglābieties un ticiet Jēzum un pieņemiet Dieva žēlastības dāvanu, piedzimšanu no augšienes. Nožēliet savus grēkus, atgriezieties no grēkiem un pagrieziet muguru pasaulē, piegriezieties un ticiet Jēzum. Un viss. Un tagad cilvēks notic, tāda var iet runa pārējā par visām tām lietām. Un šeit es net runām par reālo situāciju draudzēs, kad bieži vien atnāk, skaisti vārdi ir, bet viņi kaut kā noved no tās pamatu patiesības, kas ir kristietībā, kā Pāvils teica, es visiem sludinu Jēzu Kristu un to pašu vēl krustā sisto. Glābšana ir tikai Jēzu, Dievs ir tikai viens radītājs, debes un zemes radītājs. Jēzus ir atnācis, samaksājis par mums, lai ticot uz viņu, vai es varētu būt glābti,
Cita ceļa nav uz debesīm, cita ceļa nav uz glābšanu, kā tikai vienīgi caur Jēzu Kristu. Un pateicoties Jēzum, mums ir dots svētais gārs, kas mūs māca un vada patiesībā. Katru dienu, katru mirkli, tāpēc mēs runājam, sarunas par dzīvi mums iet. Tāpēc mēs paceļam tos visus jautājumus, un mēs. Un tāpēc mēs studējam vārdu, un tāpēc mēs sarunājamies. Ok, labi. Palūksim, un šodien runāsim. Vēl vienu mirklīt, es gribu pārbaudīt, kā man te iet ieraksts vai neiet ieraksts. Atvainojos. Kaut kā šitā te. Vienu mirklīt pārbaudīšu tulītās, un tad mēs palūksim un runāsim. Pagājušreiz. Tu internetu skaties kaut ko no interneta? Man tad mēģināts ieraut iekšā, es tad nāk, un izķepurojas, un tā sākās. Uzbrauc. Sapratu, ka Mēs. No. Tas ir tagad varbūt tāds jautājums. Man liekas, kad? Konkrēti. Es tad esmu zemes vadītājs. Ja jūs ir atnācis samaksāt par mums, vai tikai mēs? Izskatās, ka mums tiešraide neiet. Lūk tā. Izrādās, mums tiešraide neiet. Tāpēc viss ir... Ok. Tās pateicamies tev par žēlastību. Žēlastību un vēlreiz žēlastību. Tu esi kungu kungs, tu esi ķēniņš, tu esi visvarenais. Un mēs pielūdzam tevi un slavējam tevi. Un šodien svētī mūsu sarunās, svētī mūs visos mūsu ceļos, svētī, lai mums izdodās, svētī, lai ka mums varam vadīties, varam dzirdēt tavu vadību, varam saprast un izprast Jēzus Kristus vārdā. To, ko tu esi mums sagatavojis, lai mēs varam virzīties, netraucēt uz priekšu soli pa solītim. Un šodien sarunāties ar tevi, lai tiešām varētu pieaugt tevi, saprast tevi, atzīt tevi pilnīgāk un pilnīgāk, saprast tavu patiesību par kaut kādiem jautājumiem, par konkrētiem jautājumiem. Jēzus vārdā mēs tevi lūdzam un pateicamies tev par to, ka tu būsim ar mums un vadīs mūs. Āmen. Āmen. Nu labi. Tā, ok, tiešraide tā kā neiet, bet. Pagājušreiz runāju par vienu tādu lietu, kā realitāte, kura mums šodien nav patīkama, pārvērst par tādu realitāti šodienā, rītdienā, kas mums būtu vēlama un patīkama. Pa lielai tiesai visi mēs cilvēki to gribam, šodien mums neapvienam tās situācijas, tik daudz un dažādās jomās, bet, manuprāt, mēs esam kaut kur atdūrušies pret to, ka mēs nesaprotam, kādā veidā un vai vispār mēs kaut ko vispār varam ietekmēt. Ļoti daudz cilvēku sēž un domā par to, kad viņu prātā, viņu sapratnē ir tā, ka viņi domā, kad
Nu, kā būs, tā būs. Kā valdība lems, tā būs. Kā kāds noteiks, tā būs. Kā tur laika apstākļi būs, vai vēl kaut kas tik daudz un dažādi apstākļi nolikt ir, no kā ir atkarīga mūsu dzīve. Un ja tā dziļāk iedziļinās tādā sabiedriskā tādā domā, sabiedriskā tādās viedoklī, tad kaut kādā veidā cilvēki tiek audzēti un audzināti taisni uz to, lai pazaudētu savu domu, lai pakļautos kaut kam, kaut kādām lietām, kaut kādiem citiem, bet pazaudēt savu identitāti. Rezultātā pat neuzdot jautājumu, ko es vispār gribu. Reku, tas grib to, šitais grib to, tagad Trumps ar Putinu tiekās, Trumps grib to, Putins grib to. Kā tad galu galā rezultātā, tur ir. Kā rezultātā, ir sarežģīti, ir sarežģīti, bet mums svarīgi ir saprast vienkārši šo lietu. Un pagājušreiz es mēģināju apkopot vienu tādu, izējot no piemēra, realitātē piemēra, kad ir atsevišķi cilvēki, tur es minējos, padalījos, tur arī tiešraidē ir, man padalīts, atsauce par vienu tādu sievieti, kurā saprotot un izprotot, ko var darīt lietas labā, viņa spēja nodzīvot svētīgu, veiksmīgu dzīvi, savā dzīvē bija ieguvusi ap 1000 balvas visādas, ieskaitot vienkārši mērķtiecīgi, ieguvot pat māju, jahtas, ceļojumus un tā tālāk. Īsāk sakot, dzīvoja dzīvi, kādu viņai vēlējās, un tas viņas dzīvē arī notika. Liekas pasaka, liekas nereāli, bet, ja tā dziļāk iedziļinās, ko tad mēs visi citi gribam, ko mēs visi cilvēki gribam. Mēs tieši to pašu arī vēlamies. Tikai mums neizdodas. Ja mēs tā paskatāmies Bībelē, tad Jākaba vēstulē 4. nodaļā 1. pantiņā ir vienkārši brīdināta viena tāda ļoti skarba patiesība. Ļoti skarba patiesība. Ja? Jākaba vēstulēm. No 1. pantiņa tā ir tā doma, no kurienes kāri, no kurienes cīņas jūsu starpā, vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu locekļos, jūs iekārojat un jums nav. Jūs lepkavojat un skaužat un nevarat iegūt, jūs cīnāties un karojat. Jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Piekrītu to, ka Bībelē mums latviešu valodā, teiksim, tā vārdu galotnes un vēl kaut kas prasa to, lai mēs saprastu, ko tas tajā pantiņā tu nozīmē un saprastu un izprastu pareizi to domu gājienu. Ja tā šodien iedziļinās tajā rakstu vietā, kas tie ir uzrakstīts, tad mēs te varam tā no tās rakstu vietas izlobīt kādas lietas. No kurienes kāri, no kurienes cīnas jūsu starpā, vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu locekļos. Jūs iekārojat, un jums vienalga nav. Un ja jums kaut kas trūks, tad jūs pieņemat lēmumu slepkavot, tas nozīmē slepkavoju, lai iegūtu sev kaut ko. Skaužam, apskaužam, un vienalga kaut ko nevaram iegūt. Citiem vārdiem sakot, gribēt, tad mēs kaut ko gribam, bet mēs ar to savu vēlēšanos nesam tikai nāvi, karus, bēdas apkārtējiem, un vienalga mēs neesam laimīgi cilvēki, pat sasniedzot to, ko mēs it kā esam iekārojuši. Ja? Jo kā likums ir tas, ja cilvēks iekāres vadīt citiem, sakot tādu, pagājušajā es runāju par to, ka vēlēšanās, bez vēlēšanās arī mums nekā nebūs. Ja? Tad šeit Jākabs izceļ taisni to, ka mums ir egoisma iegribas, egoisma iegribas. Ja?
kuras ved mūsu nāvē. Viņas mūsu egoistiskās iegribas pat apmierinot, mēs neiegūsim labus augļus, mēs neiegūsim ne gandarījumu, ne baudu, ne mieru, ne svētību kaut kādā veidā. Jā, mums vienalga trūks, mēs ieguvuši būsim visu pasauli, bet mēs vienkārši pateiksim, es vienalga es neesmu laimīgs. Ieguvu pilsētu, iekaroju pilsētu, vienalga es neesmu laimīgs. Jā. Ir bestselers vēsturē, es saprotu, ka tie ir kaut kādi vēstures virzītāji, vēl kaut kas ir savu gribu ieguldi ielikuši tajā, lai kaut kādas valstis iekarotu, zemes iegūtu, pilsētas iegūtu, nezinu, stāvokļu, statusus, vēl kaut ko iegūtu un gājuši pa cilvēku galvām, neskatoties uz to, neņēmuši vērā visus apkārtējos citus cilvēkus, sev līdzīgos un tā tālāk. Iegūši, jā. Laimi te jūs esat iegūši. Gandarījums, apmierinājums, ja tā dziļāk iedziļinās, patiesībā tas, nekādu labumu cilvēkiem nav nesis. Un vienam otram vienkārši ļoti bieži arī vienkārši nekas neizdodas. Jo kā likums tajā sistēmā iegribu egoistisku, sautīgu vēlēšanos tādā pasaulē noved pie tā, ka cilvēks, ja viņš vēlās priekš sevis sautīgi egoistiski un tikai sev raut, tad, sev saraus vairāk tas taisni, kurš, būs it kā stiprāks, nosacīts stiprāks, ja? Un viņš uz visu pārēju rēķinu vienkārši arī ņems un dzīvos. Kā rezultātā, ja blakus atradīsies cilvēks, kurš stiprāk kaut ko iekārojas un iegribējis ir, tad viss tiks piešķirts viņam. Ja? Bet Jākabs šeit piemin vienu tādu lietu. Jums nav, tāpēc, ka jūs to, ko jūs vēlaties, nepienesat Dievu priekšā un ar Dievu kopā negribat kaut kādas lietas. Un tikai mums, paldies Dievam, mums, tev, man, piedzimušiem no augšienes Dieva bērniem, ir milzīgs tāds privilēģija, potenciāls, kas mums ir iedots. Mēs varam droši sarunāties ar radītāju, kurš tagad ir kļuvis mūsu tēvs. Ja viņš ir mūsu tēvs, mēs varam turēt sadraudzību ar viņu un sarunāties ar viņu un viņa priekšā izteikt savas vēlmes. Un Bībele skaidri un gaiši Dievs savā vārdā, savā vēstulē mums ir skaidri un gaiši apsolījis. Ja viņš savu paša dēlu nav mums labā pažēlojis, tad viņš mums labu vēl. Viņš mums ir teicis, ka mēs visu, ko lūgdami lūgsim, ja? Atšķirsim tagad vaļā Marka evaņģēlija 11. nodaļu. Marka evaņģēlijas 11. nodaļa. Manas lapiņas. Marka evaņģēlijas 11. nodaļa. Tā skaidri un gaiši Jēzus saka. Un tas arī ir Mateja evaņģēlijā 21. nodaļa rakstīts ir tā. Tāpēc es jums saku, 24. pantiņš, visu, ko jūs lūgdami lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks. Un pirms tam 23. pantiņā vēl ļoti interesantu lietu izsaka Jēzus saviem mācekļiem. Pagājušais mēs runājam par to, ka tas pantiņš runā 11. nodaļas 22. pantiņš runā ko, un Jēzus atbildēja un tiem saka, ticiet uz Dievu. Tas teiciens, ticiet uz Dievu, Jēzus mums saprotamākā tādā valodā Jēzus pateica mācekļiem. Viņš norādīja, saku, Krievu Bībele, imejte veru Božju. Citiem vārdu sakot, to varētu arī krievu valodā jau iztulkot jau tā dziļāk un precīzāk. Вы имеете уже веру Божью. Tā nav pavēle gadījumā imejte.
Tā ir atgādinājums, pagaid. Ir viens ir lieta, turiet dievticību, jā, ok, bet tā doma šeit ir, jā. Citās vietās ir tāds nepaprotams mājiens, ticiet uz Dievu, ticiet Dievam, ticiet, paļaujieties, vienkārši kur palika jūsu ticība, jā. Tas ir tāds aizrādījums, pārmetums, varbūt aizrādījums un norāda par to, ka, jūs nedarbojaties ticības, jūs vienkārši, citiem sakot, kaut kas līdzīgs, tā kā Dievs pasaka, jums ir dotas rokas. Jūs turat kaut kādu smagumu savās rokās, jā, turat, un jūs pēkšņi vienkārši paņemat, nolaižat un palaižat vaļā visu. Un viss sabrūk kaut kādas lietas, jā. Viņš saka, jums ir rokas, turiet ar viņam, darbojiet, rīkojieties, pielietojiet tos, jums ir tā doma tāda. Mēs sēžam man nav ticības, man nekā nav. Jo saprotiet, patiesība ir tāda, ka ja mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, ja Jēzus mums ir pie tam vēl no grēkām atpircis, ja mēs esam piedzimuši no augšienes, tas nozīmē, ka pilnīgā šī Dieva daba, ja Jēzus Kristus mūsos, svētais gars mūsos, Dieva augšamcelšanās spēks, kas darbojas mūsos ar tādu pašu izspēcības varenību, kāds parādies Jēzu Kristu, to uzmodinādams no miroņiem. Tas pats spēka mērs darbojas arī mūsos. Un tāpēc, ja šeit mācekļiem saka, klausiet, jums ir dievišķā ticība, tad turiet šo dievišķo ticību, rīkojieties ar to, izmantojiet ticību, dievišķo ticību. Jūs esat pēc Dieva tēla un līdzības radīti. Tas nozīmē, Dievam ir ticība, mūsu radītājiem ir ticība. Ticības spēkā viņš visu radīja. Ticības spēkā viņš izteica vārdus, vārdi tapa mies. Ja? Ticības spēkā viņš visu paveica, to, ko viņš ir paveicis, viņš paveica to patiesībā tāda ticības spēkā. Tas ticības orgāns mūsu tēvam ir, un mēs pēc viņam tēla un līdzības radīt. Tas nozīmē, patās kā mums, jā, mums ir plaušas, acis, deguns, vēl kaut kas, un visi ķermeņa daļas, teiksim, ir, jā. Mēs dzemdinam bērnus, kuriem ir tādas pašas ķermeņa daļas, saprot, identiski. Un šeit tā domiņa akcentēts taisni ir par to, jums ir dievišķa ticība. Un tālāk viņš skaidru un gaišu, jo patiesi es jums saku, es runāju jums patiesību. Ja kas šim kalnam sacīs celies un meties jūrā un nešaubīsies savā sirdi, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Jā, arī tas, ka jūs varēsiet kādam piedot, kur rakstīs tālāk arī piedošana. Apstājamies pie vienas domas, Pagaid, tur ir prasība par piedošanu, tas jau ir cita doma, dziļāka, pilnīgāka, vēl kaut kas, kas papildina, kas ieliek, kas neizbēgami, jo tas ir, kā lai saka, tā nepiedošana saindē ticību cilvēku. Rūgtums, nepiedošana, vēl kaut kāda saindē to būtību. Citiem sakot, tas ir kaut kas līdzīgs. Ja es turu nepiedošanu, rūgtumu un aizvainojumu un nepiedodu saviem tuvākam, tas nozīmē, es indēju savu būtību. Tas ir kaut kas līdzīgs, tā kā es būtu apēdis kaut kādu, nezinu, indīgu mušmieri. Kā rezultātā man drudzis sākās iekšā, man nespēks rodās, man temperatūra ceļās, es ļoti nelabi jūtos, man pat rokas neceļās, lai noturētu vienalga, ko man viss laižās nost, viss krīt no rokām, pastaigāt nevar, galva griežās, viss. Tāpēc iet runa par to, lai mēs indi nelaižam, neturam iekšā sevi, lai mēs atlaižam, lai mēs piedodam, jo tas ir dievišķajā dabā. Bet dievišķajā dabā šeit pirmais, ko Jēzus, viņš skaidri un gaiši saka, jums ir ticība kā Dievam, jūsu tēvam. Un patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs, celies un meties jūrā un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Ļoti vienkārši. Un ja apstājamies pie šīs domas, tas nozīmē, ka ļoti svarīgi ir tieši ticēšana. Bet šodien atgriezīsimies pie viena pirmā punktiņa. Ja? Ja mēs atgriežamies atpakaļ pie Jākaba vēstules un pie tās visas formulas, atgādinu, ka tā formula sākās kā pirmais ir. Izvēlies, ko tu gribi. Otrais punktiņš ir, sašķirsim vaļā, izlasīšu. Pirmais punktiņš ir izvēlies, ko tu vēlies,
izvēlies. Otrais, iztēlojies, projicē sev prātā, vizualizē, kā tas izskatīsies, un vienkārši iztēlojies, ka tu ar to jau dzīvo, un tā tālāk. Nākošais gaidi, tas nozīmē, tu tici, ka tas tev ir iedots, tu un ticībā vienkārši tu gaidi, līdz kamēr saņemsi to gaidāmo kaut ko. Un 4. punktiņš ir saņem. Tas nozīmē, ir tādas rīcības, kuras vienkārši uzdod, ok, es gaidu, kad tas ir kaut kas līdzīgs. Es pasūtīju kaut ko internetā, pieņemšu, nopirku, samaksāju, populāri temu, visu kaut ko sūtu vēl kaut kādos kantoros interneta veikalos. Tu izvēlējies, ko tu gribi, reāli, ko tu gribi. Nākošais, tu aizsūtīji samaksu, vai pēcmaksa, vienalga kāda veida, tu pasūtīji viņu. Ja? Un ja tiklīdz tu pasūtīji, tev atnāc akcept, ok, jūsu pasūtījums pieņemts, gaidiet, tā ir datuma no tāda un tāda, tev tu varētu ierakstīties. Pēc tam atnāk ziņa no temu, vienkārši, kad ok, tas jūsu sūtījums piegādāts, tu ko gaidi? Gaidi kaut kādu tādu mājienu informāciju, tad kurā vietā es tur tālāk arī saņemšu. Un tiklīdz tu saņem ziņu, brīnišķīgi. Un tad, kad tu saņem šo ziņu, jā, lūk. Jau samaksāju. Jā, un tagad es runāju par ticības tādu vienu. Ja neticētu, jau nesamaksātu. Ok, mēs vēlamies, un bieži vien vienkārši taisnīja arī kaut kādu šie krāpnieki, kad strādā uz to, ka mēs kaut ko vēlamies, ja, un pieviļ mūs, ja. Tāpēc mums ir nepieciešams arī pārbaudīt par tiem avotiem, no kuriem mēs pasūtām. Viņi nošas neatbild. Jā, labi. Ok, bet tagad svarīgākais 4. punkts ir. 4. punkts. Saņem. Saņemam mēs kādā veidā? Mēs uzmanīgi klausamies uz kaut kādiem tādiem mājieniem, kurā vietā mums kaut kāds signāls iedodas, tad uz kuriem mums doties un kad doties un ko mums nepieciešams izdarīt. Kur podziņu nospiest, tas ir mazas kaut kādas detaļas, kuras atver priekš mums to, atver durvis priekš tā, lai mēs dzīvotu jau reāli tajā, ko mēs vēlējušies esam. Tieši tāpat darbojās pilnīgas tādas vēlēšanās un ticības formula, pēc kuras Dievs vēlās, lai mēs visi iemācamies dzīvot. Ja? Bet vissvarīgākā lieta, un šodien taisnība par to gribu akcentēt par vēlēšanos. Viena no svarīgākajām lietām. Tā ir viena no svarīgākajām lietām. Jākabs taisnība par to runāja. Kad mēs runājam, kad Jākabs runā par lūkšanu, un vienmēr, kad Dieva vārdā tiek runāts par lūkšanu, ja, iet runa par to, kad mēs izsakam Dieva priekšā, pienesam to, ko mēs patiešām vēlamies. Jo ļoti bieži, atšķiram vaļā Mateja evaņģēlis 5.6. nodaļa, Mateja 5.6. nodaļa, Jēzus mācīja par lūkšanu, jā. Jēzus mācīja par lūkšanu ļoti skarbi, ļoti precīzi, ļoti. Sestā nodaļa no 5. pantiņa par lūkšanu, kad jūs Dievu lūdzat, kad jūs pienesat Dievu priekšā savas vēlmes. Mēs Dievu priekšā nākam, un Dievs uzdot jautājumu, ko tu konkrēti gribi, ko tu vēlies. Ja? Un viņš brīdina par šo konkrētību. Pirmkārt, bieži vien mēs tās vēlamies kaut kur cilvēku priekšā skaistas, it kā cilvēku priekšā tēlojam, kaut kādas lietas, it kā mēs skaistu vienkārši runājam, vēl kaut ko, tik daudz un dažādas lietas savien, bet kad Dievs vienkārši, svētais gars vienkārši pienāk mums tuvāk tā klāt un godīgi uzdot jautājumu, ko tu gribēji? Patiesībā mēs ieraugam to, ka mēs gribējam patiesībā kaut ko citu, ne to, ko mēs pat izteicām vārdos, pat cilvēku priekšā. Patiesībā dziļākā būtībā sanāk tā, ka mēs vēlamies cilvēku priekšā skaisti tikai izskatīties. Mēs gribējām to, mēs saņēmām to, cilvēku priekšā mēs vienkārši skaisti izskatījāmies. Dievs saka, ko tu gribēji no manis tad?
Mums nav ko teikt, mēs neko neesam tā safukušies, mēs neko neesam izdomājuši sevi, mums nekā nav, mēs tukši. Diemžēl. Ja? Tā ir milzīgākā no visām problēmām. Nākošais. Lai ļaudīm rādītos, patiesi jums saku, tiem jau ir sava alga. Jūs gribējāt cilvēku priekšā skaisti izskatīties, lūk, jūs saņēmāt aplausus no cilvēkiem, vēl kaut ko, un caur. Cilvēkiem gribētu rādīties. Lūdzu, vienmēr laipni, lai tas viss notiek. Nākošais, bet, kad tu Dievu lūdzu, aizej savā kambarē, aizslēdz savas durvis, pielūdz savu tēvu slepenībā. Šis punktiņš, ko Jēzus saka par šo, iet runa par ko? Ka mēs iemācāmies ieskatīties savā dziļākajā būtībā un ieklausīties savā garā, savā zemapziņā. Pie tam viņš mums ir piedzimis no augšienes, mūsos mājas svētais gars. Iemācāmies sarunāties paši ar sevi un sev godīgi uzdodam jautājumu. Ok, ko es vēlos? Ja dziļāk cilvēkiem uzdotu jautājumu, ko tu gribi, tad tur ir tik daudz un dažādas lietas, bet kas nav nākušas no cilvēka iekšējās būtības, no cilvēka sirds, īstas, patiesas, dziļas, tādas svarīgas tādas vēlēšanās. Viss ir apaudzis ar daudzām dažādām lietām. Man vajag darīt to, man jādara tas, tas teica, man jādara tas, šitais teica, man jādara tas, šitā telā tas un tā, laikam man jādara tas, un man šitais, ko tu gribi pats? Jā, man te jāiet tas darīt, man jāiet šitais darīt. Un tā mēs izplūstam. Rezultātā mēs nevis visiem gribam izdabāt patiesībā. Mēs esam novirzīti no tā, lai paskatītos patiesi savā būtībā, dziļākā būtībā, kā šeit iet runa. Aizver visas durvis, visiem ciet, ieies savā kambarī un ieklausies tur, sarunājies pats ar sevi, ko patiesībā es gribu, ko es patiesībā vēlos. Mainīties savu. Nestāsta man tagad to. Un nekad lūk šeit iet runa par to, tā ir saruna pašam ar sevi, pie tam godīga. Un svētais gars mums te ir blakus, un te, ja es skaidri un gaiši pasaka, lielākā no cilvēku problēmām, kāpēc cilvēki ir tukši, pēc tam viņi kļūst manipulējami, viņi tiek ietekmējami, viņi dara to, ko viņi patiesībā nemaz negrib, viņi dzīvo tās dzīves, ko viņi patiesībā nemaz dziļākā būtībā nevēlās. Dzīvo ar cilvēkiem kopā, ar kuriem nemaz nevēlās kopā dzīvot. Ja? Un notiek lietas, kuras viņi nemaz negrib patiesībā. Rezultātā tas iekšējais diskomforts viņu garā, salīdzinot ar to, ko viņi dzīvo, ar ko viņi nodarbojas ikdienā, noved pie tā, ka viņi ir nelaimīgi, nav harmonijas starp viņu gara būtību, dziļāko sirds būtību, ja? Ar to, kas notiek viņu prātā, uztraukumi, un fiziskajā pasaulē vienkārši realizācija. Lūk, tā ir vislielākā no visām problēmām. Kāpēc šodien cilvēkiem nav tā, ko viņi patiesībā dziļākā būtībā vēlētos, bet ir tas un dzīvot tajās lietās, kurās viņi nemaz negrib dzīvot, tāpēc, ka viņi patiesībā nav iemācījušies. Mēs neesam iemācījušies īstas savas vēlēšanās saklausīt, izcelt augšā, safokusēties uz tā, lai tās piepildītu, lai tās īstenot. Vēlēties to, ko es pat tiešām būtībā vēlos no visas savas sirds. Bieži vien mēs vienkārši te, kā lai saka, zini, kā ir, lūkoties uz cilvēkiem, piemēram, pieņemsim tagad arī reku pie veikalā, kaut kur ļoti bieži var sēdēt, redzēt, vienkārši sēž cilvēki, iedalē naudiņu, lai dabūtu kārtēju graķi, kārtēju šito, ja? Tā kā tu teici. Atkarībās ir un tā tālāk, un palīdz man lūdzu, un tad cilvēki nāk, un tā kā tu teici, jau stāstīja, palīdz man kaut ko patiesi. Un kā lai saka, viņi it kā izsaka pareizus vārdus, jā, es gribu būt brīvs, bet patiesībā, ja cilvēks grib būt brīvs,
Jā, sveicināti Vija, mums ir sapulcs, mēs te runājam, tikai man tiešraide gan neiet, bet mēs taisu ierakstu, mēs te esam. Es tikai gribēju zināt, vai te brīvs ir, jo tev te bija pasākumi. Jā, labi, jā, paldies. Lūk, kas pierādās, kur pierādās tāda... Neko nevar darīt ar cilvēku, kurš nedzīvo ar savu īstu vēlēšanos. Viņam diktē kaut kas, pašlaik, teiksim, viņa miesa diktē kaut kāda, viņa, kā lai saka, prāts, domas, teiksim, dvēseliskais līmenis, viņam diktē to, ko viņam darīt. Bet viņš neprot iet savā kambarī, dziļākā iekšējā būtība un uzdot jautājumu. Es vēlos būt dzērājs, es vēlos dzīvi notralināt tādu, vai patiesībā es dziļākā būtībā vēlos tomēr kaut ko pavisam citu. Tad jautājums, šeit ir viena tāda dilema. Sarunāties ar cilvēkiem, jā, ok, cilvēku, te atgriežam pie pirmās domas. Ļoti bieži sarunāties ar cilvēkiem, jā, saka, nu, ok, tu gribi tādu dzīvi? Nē, es negribu tādu dzīvi, pieņemsim. Nu, tradicionāls gadījums vienkārši cilvēki, kuri krīt iekšā tajās atkarībās, saucamās alkoholiskās, jā, vai vienalga kādā šitajās lētajās, vienkāršais, banālajās kaut kādās tās atkarībās. Viņi visi kā viena vienkārši sākumos, jā, bet tu gribi būt brīvs, jā, es gribu būt brīvs tā un šitā, bet patiesībā viņi to atbildi tev arī sniedz, ka viņi grib būt brīvi, viņi negrib dzert, es gribu būt brīvs, viņi sniedz tikai atgriežoties pie tās pirmās domiņas. Viņa lūkšana izskan tā kā tavā priekšā, viņi grib būt tavā priekšā, smuki, skaisti un labu nodomu pilni, lai tev rādītos. Bet kur viņi iet? Viņi nevar pateikt, es nezinu, kur es eju. Nu, lūk, tur ir tā lielākā problēma. Un es saprotu to, ka sātans ir nācis nozakt nokot nomētāt, jā, tā ir vesela sātana sistēma, kura ne tikai alkoholiķus tādā veidā iedarbinās, kura pašlaik ir iedarbinās veselu milzīgu tiesu sabiedrības ar ļoti labām, pat skaistām, labiem nodomiem, kas aizņem prātu vēl kaut ko, davai šitā te darīsim, kaut ko satver, vienkārši ir pilni labu nodomu, lai skaisti izskatītos cilvēku priekšā, jā. Bet dziļākā būtībā viņa neatbild uz to jautājumu, ko tu patiesībā vēlies. Lūk, cilvēku priekšā skaisti mēs gribam izlikties, jā, ok, visādas programmas, sabiedriskas programmas, vēl kaut kas tam līdzīgs, kas notiekās, jā, bet tā kā iet iekšā, diemžēl ļoti maz cilvēku spēj nevis dzīvot cilvēku priekšā, nevis būt atkarīgi no cilvēku viedokļa, lai gribētu to, ko tu gribi, lai es daru. Bet patiesi būtu brīvi un pateikt, nē, es gribu saprast, ko es gribu. Kaimiņš grib to, lai es daru? Nē, es gribu saprast, ko es gribu. Bērniem pienāk viens mirklis viņu dzīvē, vienkārši, ok, mamma ar tēti grib, lai es to daru, bet ko es vēlos? Un šeit svarīgi ir, lūk, kā lai saka, teiksim, ļoti bieži cilvēkiem, jā, pārlieku liela kontrola, kad ir īcevišķi bērniem, jā, ka, teiksim, manipulācija notiek ar viņiem, diktatūra, kontrole, es atmandos, tie bišķi par skarbiem vārdiem, vecāki mīl bērnus, cenšas par bērniem rūpēties, kā viņi māk, cenšoties ierobežot viņus no briesmām, kaut kā pasargāt, brīdināt un tā tālāk, šādi tad tur stingrākas metodas, šādi tad vājākas metodas, jā, bet, kā sanāk, tā sanāk, jā, tādā ziņā. Un kas notiekās? Paņem bērni kaut kādā veidā, viņi vairs negrib, beidzot, viņi jūtās tā, ka viņu iekšējā būtībā, viņi patiesībā sirdī kaut ko vēlās, kaut ko citu, pat nesaprotot ko, ja? Vecāki grib, lai to viņi dara, kā rezultātā tas diskomforts rada to konfliktu vecākiem ar bērniem. Ja? Un bērni pasaka, tad negribas tavā priekšā dzīvot ar tavām vēlēšanām par mani. Es gribu saprast, ko es pats gribu. Lūk, tā ir, kā lai saka, tāda brieduša cilvēka pirmā pazīme. Kad mēs atstājam tēvu un māti, mēs atstājam kaut kādus citu cilvēku viedokļus, kuri mūsu labā ir strādājuši, un mēs uzdodam jautājumu, ko es vēlos? Ja? Ko patiesībā es vēlos?
Un ja tā normāli tas viss notiek, tad patiesībā, ja tā dziļāk iedziļinās, tās īstās tādas vēlēšanās, viņas nenoliedz to, ka īstās patiesas bērnu vēlēšanās neignorē vecākus nekad tādā gadījumā, ja īstas tādas vēlēšanās, bērni saprot savas īstās vēlēšanās, ja. Ir jābeidzas. Man ir, piemēram, 5 bērni un visi kā vieni, tagad viņi ir pilngadīgi. Man vairs nav tiesību par viņu. Es viņus nekontrolēju. Man nav vajadzīgs viņus kontrolēt. Es ar sajūsmu lūkos, ko viņi izvēlās. Ja? Un es saku, ko es tev varu palīdzēt jau tā. Un mēs sadarbojamies kā līdzīgs ar līdzīgu. Viņi aug kaut ko. Es arī augu tādā veidā. Ja? Bet ļoti svarīgākais saprast vienkārši tad iekšēji katram ikvienam cilvēkam vēlēties, atrast tās vēlēšanas, kas nav, lai izpatiktu citiem cilvēkiem, lai ļaudīm rādītos, bet iekšā savā kambarī un noskaidrot, ko patiesībā vēlos es. Nākošais. Nonākam tālāk pie ļoti tāda svarīga punkta. Tātad 6. pantiņš bija, ka tu Dievu lūdz, dej savā kambarī, aizslēdz savas durvis, pielūdz savu tēvu slepenību, un tavs tēvs, kas ir slepenība, atmaksās to tev. Izstāsti tēva, runājies ar svēto garu, runājies ar Dievu par to, kādas ir tavas vēlēšanās. Analizē sevi, sarunājies ar Dievu un pats ar sevi, izsaki skaļi. Un tas ir ļoti svarīgākais, viss svarīgākais darbs ikvienam cilvēkam pašām ar sevi. Es esmu klausies tādus seminārus, ja, kur es vienu, otru, trešo no dažādām pasaules valstīm, no dažādām, teiksim, tādu garīgas pārstāvniecības, vēl kaut kādu, ko sasnieguši. Un patiesībā es nonāku pie slēdziena viena tāda ļoti svarīga. Ka visi kā viens viņi pasaka, zini, ko tas ir tāds. Tas, ar ko es sapratu, tas, ar ko es sāku dzīvot, ir tas, ka es paliku viens pats un es nostājos visaugstā priekšā, visaugstā. Viņi atverās priekš radītāju, priekš viņu autoru, priekš Dieva, kā viņi tur sapratuši ir. Ja? Paldies Dievam, ka mums ir veselais saprats, ka paldies Dievam, ka mēs esam Dievu vārdu atzinuši, mēs zinām, kas ir Dievs. Ja? Un neskatoties uz to, ļoti bieži mēs kā Dieva bērni palaižam daudzas lietas garām, mēs nemaz nemākam ar viņu tā godīgi sarunāties. Tur kambarī. Izteikt viņa priekšā, analizēt, darboties ar savu sirdi, ar savu garu un runāt un klausīties uz svēto garu, kurš runātu, uzrunātu un atklātu mums tās lietas, kas mums pašiem nepieciešams, viņš mums palīdzētu pašiem ar sevi iepazīties. Un mēs varētu viņa priekšā izteikt, tad nonāk pie slēdziena, es ko vēlos? Ko es vēlos patiešām? Ja? Ok. Nākošais. Bet sarunājoties ar Dievu tālāk rakstīts. Nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ tas paklausīt. Tad netopiet tiem līdzīgi. Ja jūsu tēvs jau zina, ko jums vajag, pat pirms jūs viņam kaut kādas lietas lūdzu. Tāpēc jums vienkārši būs ar viņu tā sarunāties. Tas ir ievads pirms tām, tur ir vispār globālā lūkšana, tur tik tālu mēs neiedzināsimies, tas ir, kā lai saka, tur vispār nav kaut kādas, teiksim, tur ir visa ietveroša un visaptveroša lūkšana, ja? Bet šie 3 punktiņi tādi, ne cilvēku priekšā mēs savas vēlēšanās izsakam, ne priekš cilvēkiem mēs kaut ko gribam, un svarīgi saprast, izrunāt ar sevi, saprast, tad ko es vēlos pa īstam. Un pēc tās metodas, kur tā sieviete padalījies, jā, arī viņa vienkārši skaidri un gaiši pasaka, pirmkārt ir svarīgi saprast, ko es vēlos, konkrēti, ko es vēlos. Nevis, ko tas grib, lai es daru kaut ko, jā, bet vai ko es vēlos, vai es to vēlos, vai šito, kas notiek manā dziļākajā būtībā. Un te pēdējais punkts, viņš nepļāpāja. Vienkārši bieži vien cilvēki, arī ar Dievu nav nekādas konkrētības. Runā, pļāpā, atgādina Dievam, ko viņš tur teica, kas tajā rakstu vietā rakstīts, vēl kaut kas tādas.
iztēlotas, neīstas, samākslotas, daudzvārdīgas pļāpāšanas ar Dievu, kad Dievs zinot tavu būtību, ko viņš arī atgādina. Es zinu, ko tu patiesībā gribi, nepļāpā. Viņš atnāk pie tevis un vienkārši tavas stundu garās lūkšanas beigās viņš vienkārši pasaka, ko tu vēlējies? Viņš saka, jums saka tam cilvēkam, vai tiem cilvēkiem izēj priekšā ar savu muti un to jādara. Priekš kam? Ja runā mācītājs. Ko tu gribi? Vot. Aija, ļoti bieži lielākā tiesa cilvēka tieši tā kā pat tu tagad izdarīji. Viņa neatbild konkrēti uz jautājumu, ko tu gribi. Tu sāc runāt par to, ko cilvēkiem vajag, ko šitam vajag, ko tu domā, ko vēl kaut kas. Un tu tik daudz un dažādas lietas satveris, bet tu neatbildēji. Pagaid. Kā viņam uz mani tiku uzrunāja. Jā, bet te atgriežamies pie tā, par ko tieši runā, nevis kas tur uzrakstīts, bet par ko tur uzrakstīts. Tur uzrakstīts, ja Dievs uzdot tev jautājumu, ko tu vēlies. Un tikai tāpēc, ka cilvēks netiek skaidrībā ar to, ko viņš grib, nav fokusa viņam ar dziļāko būtību, cilvēka dzīvē noteiks to apkārtējie ārējie apstākļi un valdīs par viņu, vētras valdīs par viņu, apstākļi valdīs, cilvēki valdīs par viņu, jūtas, sajūtas, ēdiens, tvaiks, laika apstākļi, vēl kaut kas, veselība, slimība, vajāšanas, karš, briesmas, labklājība, daudz naudas, maz naudas, vēl kaut kas. Visi apkārtēji apstākļi noteiks to, kādās lietās cilvēks pievērsīsies un darīs kaut kādas lietas. Bet nebūs skaidrības par to, kas notiek tavā dziļākā būtībā, dziļākā sirdī. Jo cilvēks nebūs iegājis, vienkārši nebūs aiztaisījis visam ciet un uzdevis jautājumu. Zinām, mērā iztēlotos Dievu savā priekšā un iztēlotos to, ka Dievs jautā tev godīgi visu zinošais, visu saprotošais, visu esošais, visu varošais, tevi mīlošais, par tevi jau nomirušais, kas zina vienkārši, ko tev pat vajag, viņš jau zina, ko tev patiesībā vajag, un viņš vienkārši skatās tev acīs un uzdot jautājumu, ko tu gribi? Lūk, tas ir viss cilvēkā atmošanās mirklis. Tas ir cilvēka dziļākās būtības atmošanās mirklis, kad cilvēks kaut ko, kā lai saka, uzzinājis, ieraudzījis, viņš pieņem, tad dzims šī vēlēšanās, es vēlos konkrēti šo. Es vēlos šo. Viņš sūdēt grēkus kādam, vai? Priekš kam? Tikko viņš atgrēkoja un man jau Nu labi, priekš kam? Bet ir viena tāda lieta, ir tik daudz kādi. Izrādīt rūgtumu sakni. Priekš kam? Tu saproti, Dievs zina ar kādu rūgtumu, Dievs zina ar kādu vēl kaut kā, mūsu prāts pilns ar visādiem rituāliem, ceļšķi kristiešu prāti, pilni ar visādiem rituāliem. Dievs vienkārši vēlāk, no rīta pamostoties, viņš patiesībā lūkojās tev blakus, ieskatījās tavā sirdī un cenšas ieraudzīt to, vai tu esi saklausījis to sirdī atmodušās šīs vēlēšanās, ko tu vēlies šodien. Ko tu, mans dēls, vēlies? Atceries, pirmā mūsu grāmata, kad Dievs radīja cilvēku. Dievs pateica, nav labi cilvēkam būt vienam, nav labi viņam. Es zinu, ka viņam vajadzētu palīgu. Ok, bet cilvēks pats viņam pašam vēl nepielec, ka nav labi. Tad Dievs radīja tur, pieveda pie cilvēka zvērus, viņa priekšā radīja, izveidoja no zeme izdevā zvērus, un tā tālāk visu to viņš pieveda viņam klāt, visus pa pāriem pieveda, jā. Nu tā kā rādīja tādu, kā lai saka, piemēru kaut kādu, jā, cilvēkam, jā. Un tagad, lūk, es taisnu tajā anotācijā par to raidījumu, jā, uzrakstīju to,
kur dzimst tādas vēlēšanās, kur dzimst vēlēšanās un kā viņas dzimst. Ja mēs esam ļoti uzmanīgi, tad ik viens cilvēks to visu var kaut kādā veidā pamanīt, ieskaitot sākot no savas bērnības, ja? Lai to visu pašlaik mums cilvēkiem apaugušiem ar visādiem prātuļojumiem, gudrībām, visādam zināšanām, informācijām, pieredzi, negatīvo, pozitīvo, viss kaut kādam viedokļiem, viss tāds bardaks mums ir apkārt, ka mēs patiesībā nemaz nespējam apklusināt to visu, noņemt nost, ierauties iekšā tādā siļākā būtībā un vienkārši uzdot jautājumu, ko es šodien vēlos. Vai kāds man pazvana? Un man pazvana. Un nezinu, kurš man pazvana. Un nezinu, kas man pazvanīs. Jā, un zvana kā likts mācītājs. Ai, tu baigi labi, tu izgāji ārā ar tādu liecību. Viņš saka, kas man bija vajadzība. Nu jauki. Saku, Noķer. Bet tikko. Tas ir labi. Mēs pēc divkotiem. Nu, lūk, un ja mēs tā ieklausām. Es to īpaši lūdzu. Nu, tad jauki. Jā, tā kā mēs esam apauguši ar daudz un dažādām nesadādām kaut kādām tādām lietām, kas novērš mūs pie tādas dziļākas būtības, kad mēs nespējam safokusēties vienkārši uz tādām lietām, ko es patiešām vēlos. Bet, ja atceramies atpakaļ to atgādinu vēlreiz, mēs pirmā mūsu grāmatā, kur Dievs radīja cilvēku, viņš bija viens pats, bet viņā vēl nebija vēlēšanās par to, ka viņam vajag sievu otru pusīt līdzīgu kaut ko. Nebija. Viņš vienkārši priecājas par dzīvi, ja Dievs viņam pieved. Dievs viņam pieved, nezinu, es pieliku klāt, Bībelē nav rakstīts, ka viņš priecājas vēl kaut kā, bet rakstīts ir kas. Es domāju, ka viņam bija emocijas, jo Dievam ir emocijas, un viņš radīja mūs pēc savu tēlu un līdzības ar pilnīgi visu emociju spektru, tā kā viss ir kārtībā, ja? Bet šīs tā unikalitāte, tas noslēpums vislielākais, kas vien ir cilvēka dzīvē, ir tas noslēpums, kā dzimst vēlēšanās uz kaut ko. Īsta, dziļa, patiesa vēlēšanās uz kaut ko, kura pēc tam spēja novest cilvēku pie vēlamā cilvēkam gala rezultātu, kur aizved. Jo visas pārējās seklās vēlēšanās, citu cilvēku vēlēšanās, noved mūs pie rezultāta. Viena tiesa mēs paši to nevaram baudīt nemaz, ja? Citi bauda mūsu darba augļus, ja? Vai arī mēs neesam laimīgi pie tā, ko mēs esam gribējuši. Ja? Un vēl plus vēl tam vēl velns te uz zemes ir un strādā savas lietas. Izmantot velns, manuprāt, ir izkodis arī tādu saprotis, izpratis to mehānismu, caur kuru cilvēkā, kurš radīts pēc Dieva tēla un līdzības, atmodināt vēlēšanās uz kaut ko tādu, kas nesīs cilvēkam nāvi. Un cilvēks pats ar savu rīcību pēc tam iet un dara tās lietas, kas viņu pašu iznīcina. Ja? Ok, bet tagad šo vēlēšanos. Formula nemainās. Bībelē rakstīts ir Romiešiem 10:10. Ticība rodas no vārda dzirdēšanas. Un vēl apostoļu darbos rakstīts ir, tad, kad tauta redzēja, ko, man liekas, Filips vai kurš tur bija, ja, darīja, kādi brīnumi notika caur viņu rokām, ja, daudzi sāka viņiem ticēt, redzot zīmes, ko viņi darīja. Tātad kaut kas dzima viņos iekšā, vēlēšanās kaut ko piedzīvot. Arī viņiem, ja, vēlēšanās kaut ko piedzīvot arī viņiem pašiem, radās no kā? Divi avoti. To, ko dzirdēja, tātad no vārda, sludinātā vārda, ko kāds stāstīja, pastāstīja, liecība, mācība, pamācība, vēsts. Un otrais, ko redzēja, kas notiek. Un to viņa sagrib. No dzirdēšanas un redzēšanas. Saprot,
atceries, pie Jēzus atnāca viens farizējs un teica, mācītāji apsauc savus mācekļus, viņi sabatā plūc vārpas un ēd vārpas ar nemazgātām rokām. Pēc jūdu rituāla, ēst ar nemazgātām, pēc jūdu rituāla, pēc jūdu saucamiem svētuma rituāliem, pirms ēšanas rokas jānomazgā, ja tu neesi nomazgājis rokas, tu barību padari nešķīstu, ēd nešķīstu barību, un tu paliec pēc nešķīsts. Ja? Māžošanās. Da nav tā māžošanās. Tas ir vienkārši fiziskās tīrības princips. Fiziskās ķermeņa tīrības princips. Tas ir rituāli. Visi vecās derības rituāli Izraēla tautai bija domāti par to, ka ir garīgi pareizi rituāli. Par to mērķējas to. Vecā derība bija fiziskas derības, fizisku izpausmu derība, lai domātu par to, ka ir tāds tīrības princips. Un ja es atnācu un pastāstīju vienkārši šo tīrības principu, ja, par kuru viņš runā, viņš saka, tas, kas gadā sakarā, es vienkārši to izstāstu, lai pateiktu vienkārši to, ka ir divi caurumi, caur kuriem ienāk mūsos dzimst mūsos vēlēšanās. Tas ir acis un ausis. Mute. Pagaid. Mute. Viņš saka, mute ir loceklītis kā stūra kuģī. Kāpēc čūskas? Es negribu, lai čūskas. Salmans saka, gudra cilvēka mutē valda dzīvība. Gudra cilvēka lūpās valda dzīve. Kas mīlēs savas mutes mākslu, tas pļaus dzīvību. No pilas sirds. Tad piepildām sirdi. Te ir jautājums, ko... Te nav cauri. Aļo. Un tagad ir jautājums vienkārši. Ļoti daudzi tieši tā arī domā momentāli. Man žults sirdī, man tās, man šitā čūskas indē uz lūpām. Kāpēc tu redzi tikai negatīvo? Tu gribi dzīvot ar negatīvo? Tu gribi, lai tev būtu čūskas mēle? Tu gribi, lai tev būtu žults sirdī? Ja negribi, tad kāpēc tu par to runā? Tad aiziet kambarī un uzdot sev jautājumu. Es vēlos, lai man būtu čūskas mēle un žults sirdī, vai ko es vēlos? Vai es vēlos, lai man būtu šķīsta sirds un svētīgas lūpas? Ko tu vēlies, lai tev būtu? Dievs jautā. Lūk, un kas notika? Dievs parādīja Ādamam vizuāli. Ādams redzēja dzīvniekus, ka viņi ir pa pāriem. Un tad viņam dzima vēlēšanās. Mēs to varam izlasīt. Tas nav gluži varbūt tik ļoti precīzi, perfekti, burtiski, burtā noformulēts. Ja? 2. nodaļa no 19. panta. Tad Dievs tas kungs veidoja no zemes ikvienu lauku zvēru. Lasīsim no 18. Un Dievs tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam, es tam darīšu palīgu, kas atbilst viņam. Tad Dievs tas kungs veidoja no zemes ikvienu lauku zvēru un ikvienu putnu gaisā un pieveda tos pie cilvēka, lai redzētu, kādā vārdā viņš tos nosauks. Lai redzētu, kādā vārdā viņš tos nosauks. Redz, Dievs radīja cilvēku, jau šeit ir uzrakstīts tas, ka Dievs radīja viņu pēc savu tēlu un līdzību, spējīgu dzemdināt vārdus, spējīgu radīt, dzemdināt nosaukumus. Kā cilvēks nosauca? Cilvēks nosauca dzīvniekus dzīvnieku vārdos. Dievs tikai formu izveidoja, bet vārdus nosaukumu deva cilvēks. Un kā cilvēks nosaukt tik vienu dzīvu radījumu? Tāds,
lai būtu tā vārds. Un cilvēks nosauca vārdā visus lopus, visus putnus gaisā, visus lauka zvērus, bet viņš neatrada palīgu, kas viņam atbilst. Un te ir rakstīts taisni tas, un neatrada palīga, kas viņam atbilst. Atbilstu? Tev savādāks, tu man savādāks. Kas viņam atbilst, un nav palīga viņa. Neatradās palīgs, kas ap to būtu. Nu, kāda starpība, lai tā būtu, kā Gliks tur tulko, ja? Bet domu tas kādu latviešu valodā un saprotamu valodā, ko atklāja. Ādams saprata, ka tie ir divi, a viņš ir viens. Par ko tas runā? Ādams sagribēja, redzot, kas citur notiek vizuāli. Viņš skatās, viņam nav, kas ap viņam būtu, nav viņam, kas blakus būtu. Viņš jūs sajūtās un dzīma vēlēšanās. Manuprāt, lūk, tā saucās tas brīnums, unikālais brīnums, vēlēties kaut ko. Spējas nosaukt vārdos, ok, ļoti labi, bet kaut ko vēlēties, lai tas tev arī būtu. Tas neatradās, viņš meklēja, viņš skatījās. Es runāju par galveno domu šeit. Viņš tad sagribēja palīgu. Bet Dievs neko nebija tādu teicis, vai... Mēs tikko ko lasījām. Kur viņa radās tā vientulības sajūta? Nu, ko mēs tikko lasījām? Kad Dievs ir, viss ir, nevajadzētu nekā trūkt. Ko mēs tikko lasām? Tad tie dzīvnieki bija pāriem. Nu, par ko runājam? Tad neko nav uzsvērts. Da katrs vārds tur ir uzsvērts. Un Dievs tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam. Labi, ok. Es tam darīšu palīgu, kas ap to būtu redzēt. Labi. Un pēc tam... Jā, klausies. Ok. Un pēc tam vēlreiz. Un klausies. Kā tu domā? Atbildi man uz jautājumu. Jā, atbildi man tagad uz vienu jautājumu. Es redzu, ka nav labi Aijai, ka viņai nav mašīnas. Nav vīra. Nav vīra. Tu tagad klausies uz mani. Nav labi, ka Aijai nav mašīnas. Es viņai došu mašīnu. No? Kā tu jutīsies, ja es tev tagad uzdāvināšu mašīnu? Saklausīšu, ko tu Pagaid. saki, un sākšu domāt, jā, atkārtošu to sāku. Nav labi, ka man nav mašīna, un automātā man ir radīsies vēlme, ka man tiešām to vajag, un es sākšu lūgt, un man vajag mašīnu, un es tad būšu. Tas ir tāds sekls domu gājiens, tas ir ļoti sekls, ļoti sekls, neauglīgs domu gājiens. Lūk šāds. Tagad vienkārši to formulu saprast. Saprot, vislielākais, manuprāt, tas noslēpums mūsos atklāt to avotu, kā dzimst mūsos vēlēšanās uz kaut ko. Ja mēs sapratīsim šo mirkli, kad dzimst un kā dzimst īstas vēlēšanās, tas, ko tu tagad tikko izteici pēc tā, ko es tev pateicu, ja, nenovedīs pie mašīnas, svētīgas mašīnas tavās rokās. Es skaidru un gaišu un uzreiz varu pateikt, jo tu patiesībā viņu nemaz nevēlies. Bet tu zināji to, ka es viņu patiesībā nevēlos, bet tieši tu tomēr neskatoties Jā, to. Bet kamēr tu to patiesībā nevēlies, visi mani labie nodomi, gribu iedot Aijai to, es gribu iedot Aijai to, es gribu iedot Aijai to, bet Aija pati to negrib. Viņa nav ieraudzījis sevi, viņa nav dzimusi iekšā vēlēšanās, to iegūt. Tu būsi par materiālām vienalga par kādām. Kas tad tā nav materiālā lieta? Sieva.
Otrs palīgs, tur miesā kaut kas atnāk parādās. Pirmais, ko viņi ieraudzīja, šī tiešām ir kauls, no mana kaula, miesa tur atnāca. Tāda beiba, kā tik acīs iztecēja ārā, ieraudzīja vizuāli, der man. Nu, labi, bez kāras iekaras un tā tālāk, jā, bet der. Viņa miesu ieraudzīja. Emocijas arī ieraudzīja. Viņa trūka jūtu, emociju, tātiem. Nu, labi, ok. Ejam tālāk. Saprot, tas lielākais noslēpums ir tāds, ja mūsu dzīvē atnāk un iedot mums kaut ko tādu, ko patiesībā mēs nemaz negribam, mēs it kā to paņemsim, varbūt mums ir tāds gribas seklas, iegrib, būtu labi, ka būtu pēkšņi mums tas atnāk, mēs viņam nezināsim, kur bāzt. Draugu, piemēram. Jā, draugu kaut kādu, bet patiesībā tu nemaz negribi. Viņam parādāt uz pleca, viņš man Jā. Tu gribi, pagaidi, ir tāda lieta, ka tu gribi tikai kaut ko tādu, uztais mākslīgu plecu, nopērc mākslīgo kaut kādu lelli, uztai apģērb viņu par vīrietu, reku to plecu, uz kura paraudā. Viņš arī grib paraudāt. Nu, uztaisi programmu, datorisku programmu, audio, vienkārši ņem raudi uz tā mākslīgā pleca. Ja tu saki, ka tev vajag plecu, kur paraudā. Lūk, patiesībā reku ir tāds prāta, filosofiskās prātuļojošās vēlmes un iegribas izfilosofētas un samiksētas vēl kaut kas tam līdzīgs, vienkārši, kas nav saskaņā ar to, ka patiesībā, ko mēs gribam. Mēs savu sirdi nemaz nepaskatāmies. Bet kristietim nemaz nedrīkstētu būt pasaulīgi draugi. Tas par to nesaka, nedrīkstētu būt pasaulīgi draugi. Mēs nerunājam par to pasaulīgi draugi būt, nebūt. Bet kāpēc mums gribās tādus? Nu. Tā kā rība. Nu, ja uzdod jautājumu, kāpēc tev gribās draugus? Tur nav tā bijis. Man? Vot ar to jātiek galā, tas būs nākošais, par ko mēs runāsim. Bet pašlaik mēs runājam par to, kā dzimst vēlēšanās. Dzimst vēlēšanās tad, kad mēs kaut ko ieraugam un satveram to, ka es to vēlos. Atšķiram vaļā tagad Ebrejiem 4. nodaļu. Vēstule Ebrejiem 4. nodaļa. Jāņa, Pētera, Ebrejiem 4. nodaļa. Tā, rakstīts. Tāpēc, kamēr apsolījums iet viņa atdusā, mums vēl pastāv apsolījums. Pastāv. Pīsimies, ka kāds no mums neizrādītos, to nesasniedzis. Jo arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem. Tātad vārds. Ādamam bija vizuāli. Ādamam Dievs ar Ādamu neko nerunāja. Nav rakstīts, ka Dievs ar Ādamu ticība vienkārši. Dievs pateica sevī. Viņš ieraudzīja, ka nav labi cilvēkam būt vienam. Dievs sevī ieraudzīja. Ja? Bet ar Ādamu viņš par to nerunāja. Tādā ziņā, ka viņš ar viņu par to nerunāja. Ja? Un tāpēc viņš vizuāli acīm priekšā nolika tādu piemēru, kurā Ādamā dzima vēlēšanas vienkārši, bet es esmu viens pats, es vēlos palīga, es vēlos palīgu, kas man atbilst un nav šeit. Viņam modās šī vēlēšanas. Ok. Vēl vien tādu pašu cilvēku. Labi, tagad atgriežamies, ejam projām tālāk, atgriežamies tagad pie ticības vārdam. Jā, ticība rodas no vārda dzirdēšanas. Jā. Un šeit Ebrejiem Pāvils runā, izceļ taisni šo. Tātad, jo arī mums evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem, bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja. Un kāpēc? Kāpēc? Es tagad Ebrejiem vēl. 4. nodaļa no 1. pantiņa lasām.
Un tagad otrais pantiņš. Otrais, jo mums evaņģēlijs ir pasludināts tā kā viņiem, bet sludināšanas vārds tiem nekā nepalīdzēja. Tāpēc, ka tas nebija savienots ar ticību iekš tiem, kas to bija dzirdējuši. Ok, apstājas pie domas. Dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja. Kāpēc? Kāpēc nepalīdzēja? Neko dzirdētais vārds, apsolījums. Dievs apsolīja kaut ko. Ja Dievs kaut ko apsolīja, tad tas mums ir tā kā apsolījums vienkārši. Kad atnāk kāds un pasaka, es tev dodu māju, es tev dodu labu dzīvi, es tev dodu šķīstu sirdi, es tev dodu svētītas lūpas, es tev dodu atjaunotu prātu, es tev dodu jaunu, pilnīgi dzīvi, es tev dodu brīvību no atkarībām, es tev dodu gudrību, lai tu vari valdīt un pārvaldīt, es tev dodu talantus, es tev dodu dāvanas. Kā apsolījums, tu dzirdēji šo vārdu? Ja es pateicu, es tā atnācis esmu, lai tev būtu dzīvība un dzīvība ar pārpilnību. Apsolījums ir? Ir. Dzirdēju šo vārdu, ir cilvēki? Ir, bet kur problēma? Šeit rakstīts, dzirdētais vārds neko nepalīdzēja, apsolījumi. Dievs sola, bet nekas nepiepildās no tā, ko Dievs sola, jo tie klausītāji nevēlējās, lai šie... Bija apcietinājuši sirdi. Pagaid, atgriezies atpakaļ, nepin iekšā, ir problēma vienkārši. Tu aizskrien tālāk projām, bet to būtību vienā pantā pat tu nesaprati. Tu sapini visu uzreiz pēc tam kā tālāk. Un to galveno domu, tā kā līdzīgi, tā kā ļoti daudzi Dieva bērni to arī pielieto vienkārši. Fiksi, visu izlasa, tur tas. Ok, par ko runa gāja vispār? Ar ko iesākām? Es nezinu, mēs nerunājam tagad par ticību. Visu laiku, ko mēs norunājam šodien šeit, par visiem mums kopā, mēs norunājam par to, mēs tagad pētam jautājumu, kā dzimst mūsos vēlēšanās. Kā dzimst mūsos vēlēšanās? Atšķirt to no kārīguma. Tā mums iet, tam kungam iet ar mums. Tas kungs runāt grib kaut ko vienu. Mēs skrienam uz priekšu, pa labi un kreisi, tā kā sunīši pa visām lietām, un rezultātā vienkārši nespējam apstāties, lai klausītos uz to, ko Dievs vēlās mums runāt, par ko viņš šodien runā, par ko viņš šobrīd runā, uz ko viņš šobrīd runā, uz ko viņš uzmanību mūsu grib akcentēt. Mēs jau kaut kur visu kaut ko pieliekam klāt, pasaules glābšanu, Obama un vēl kaut kas tam līdzīgs, suņi, kaķi, vēl kaut kas, un tad mums te viss, bet vienkārši dzirdētais viens vārds nevar nest nekādus augļus pie mums, ja mēs nevēlamies, lai tas vārds pie mums paliktu. Par to iet runa. Dzirdēties vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc, ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. Citiem vārdiem sakot, tas, ko tu dzirdēji, dzirdētais vārds, par cik tu viņu ļoti ātri palaidi garām, nespēja tā apstāties un ieņemties tavā sirdī. Ieņemties tavā sirdī. Tu vienkārši dzirdēji kaut ko un saka, es to reāli patiešām arī vēlos. Vienkārši tādas atsevišķas liecības no manas dzīves. Es atceros savā laikā tādus mirklīšus savā dzīvē, kad piemēram, es kaut ko redzēju. Es redzēju kaut kādu mantiņu. Es ieraudzīju to mantiņu, ja, un ir tādas iegribas, ja, ar kurām ieskaitot arī bērni, ieskaitot pieauguši cilvēki dzīvo, kuras neatnes tās mantiņas nekādas nekur nepiekā. Pie tādām lietām nepievērt. Vienkārši es tur... Jo domājam savā prātā, nevis sirdī, ka es to arī vēlos, es to reāli arī vēlos, godīgi savā garā,
Es to vēlos. Ja? Mēs vienkārši prātā, būtu labi, ka tas man būtu. Būtu labi, ka man būtu tāda mašīnīte. Būtu labi šitais. Bet patiesībā tas ir tādas prāta iegribas, dvēseles iegribas, seklas iegribas, kuras neko, viņas piebāž mūsu, kā lai saka, tādu kompjūteru saucamo prātu, bet viņas neatmodināja manī kaut kādas tādas, neatmodināja, ka es to reāli patiešām arī vēlos. Jo tās lietiņas, ko patiesībā es savā laikā, vienkārši tā, ja tā padomā, savā laikā pirmā lieta, par ko es gribēju bērnībā, tā kā par profesiju, vēl kaut ko tādas izvēlēties, ja, bija dažāda veida profesijas, jo es lasīju informāciju, skatījos spilgtus piemērus, un manī vienkārši tā kaut kas iekšā pilnīgi tā, kas satvēra, es arī vēlos tur būt, nezinu, man liekas, bija pirmais šofers tā kā, ja. Pašlaik es ļoti daudz braucu ar mašīnu. Ja es tagad konstatēju to, ka 2 gadu laikā nobraucu 50,000 kilometrus ar mašīnu. Tas ir tikai ar savu personīgo mašīnu, kas man ir buss. Ja. Es nerunāju par to, ka ir traktors, vēl kaut kas un citām mašīnām braukājis vēl kaut kā. Ja. Nu, lūk, tā kā šoferis esmu labi, ok. Pēc tam pagāja kaut kāds laiks, es izlasīju grāmatas, man patika grāmatas tur par profesijiem, vēl kaut ko. Bija daudz un dažādas profesijas, ja. Tur ir karotāji, karavīri, vēl kaut kas tāds, ja, bet es negribēju nekad būt par karavīru, es negribēju nekad būt par neko citu, par kosmonautu arī negribēju būt, par lidot ar kaut kā, negribēju reāli, patiesībā dziļākā būtībā, ja. Es it kā varēju vizualizēt, it kā iztēlēties, oi, kā es tur ar lidmašīnu lidēju, bet es to negribu patiesībā. Bet tā, kad es lasīju grāmatu par vienu ķirurgu, sirds ķirurgu, es vienkārši pilnīgi tā kā satveru, es vēlos būt sirds ķirurgs, nu tā kā medicīna un kaut kas tam. Sirds ķirurgs. Tad bija dziļa tāda vēlēšanās, un man tas vienkārši tā kā pilnīgi satver, es vēlos būt sirds ķirurgs. Nu, kaut kas man tur aizķēra. Tad pagāja kaut kāds laiciņš, teiksim, labi, tur, teiksim, tā kā it kā tas noplēnē, kaut kas aizauga, ciet. Vēl tur bija kaut kādas arī lasīja informāciju, skatījos vienkārši, un es ieraudzīju arī vienu tādu arī vēlēšanās tādu īsti. Es vēlos, un arī sāku virzīties tajā profesijas izvēlē, jā, tā kā mērķē, cierē, skatījos, interesējos, kā tas viss varētu būt par kolhozu vadītāju savā laikā. Tas bija padomu laikā, mēs Dievu pat nepazinām, jā. Kāda starpība kur, bet galvenais kā. Galvenais kā. Ko tu gribi? Es runāju šodien par to vēlēšanos. Ko tu gribi? Patiesi un dziļi. Ko tu vēlies? Ja, vēlēšanās, īsta, patiesa, dziļa būtība, no kura dzemdina tālāk visus tālāk ejošos lēmumus, kas noved tevi pie tā, ka tu tajā iekšā esi. Ja. Tādu, ok, laiciņš pagāja, ok, tur viss peripēties, vēl kaut kas dzīvē, ņigu, ņagu, vēl kaut kas plupšina, kristina, vēl kaut kādas visādas nianses un vēl kaut kas. Beigās sanāca tā, kad es vizuāli redzēju vienu veterāro mediķi, ja, un klausījos stāstus par viņu, kad viņš ļoti tāds labs, kvalitatīvs, profesionāls, viņš mākslīgās apstākļošanas darbu tur vajadzīnieku veica. Es tad laikā strādāju, tā kā piestrādāju kopā ar mammu un brāli, ja, teles gadījām, ja, un viņš tur brauc. Un man tā kaut kā ļoti sagribēs, ka es to arī gribētu. Un tas man novirzīja pie tā, kad mana profesijas izvēle kļuva par veterināro mediķi, par vetārstu mācīties. Ja? Bet tur atnāca tas un šitais, bet dzīvē sanāca daudz un dažas lietas. Bet tagad par ko es stāstu? Tās ir tādas dziļas, iekšējas, būtiskas tādas vēlēšanās, kuras noveda pie tā, ka šodien, ja tā dziļāk ieskatās, tādīs lietās, savā ziņā es tā, kad atnācu uz draudzi, piedzimu no augšienes, tad dzima iekšā tāda dziļa vēlēšanās iepazīt Dievu. Patiesa vēlēšanās iepazīt Dievu. Ja es patiesi kaut ko vēlējos, tad tam es arī veltījos. Lūk, kur atšķirība. Ja cilvēks patiešām kaut ko vēlās, dzimst vēlēšanās, cilvēks pēc tā sāk tiekties reāli. Lūk, un tagad
atgriežamies, pieņemsim pie tiem pašiem alkoholikiem, atkarīgiem un tā tālāk, viņi atnāk, kā es varētu būt brīvs? Uzdod jautājumu, tu vēlies būt brīvs? Un viņi patiesībā nespēja atmodināt sevi to patieso īsto vēlēšanos vairs nedzert. Viņiem būtu labi, ka es nedzertu, bet viņi ir važāts, bet viņi neredz, viņos nemostās iekšā tā vēlēšanās būt brīvam. Kas viņiem var atnest brīvību? Atgriežamies pie tā, kā dzimst kāda vēlēšanās. Un tic ierodas no kā? No vizuālā, kad viņu priekšā atnāk kāds, kas kādreiz varbūt lietojas alkoholu, ja? Un viņš ir brīvs šodien un laimīgs. Viņi redz, ka bija dzērājs, un tagad viņš vairs nav dzērājs. Tikai tādā veidā, vizuāli, un cilvēks iekšēji saka, es arī vēlos šo. Un cilvēks tad viegli nokrata vispārējās lietas, un vienkārši saka, es arī to vēlos. Viņš sāk virzīties, īstenojot to, ko viņš vēlās. Ja? Vai nu arī, ja nav vizuāli, tad mēs viņam stāstam vienīgo patiesību. Jēzus, tikai Jēzus dara tevi brīvu, darīs tevi brīvu. Izvēlies viņu. Vai tev jānāk uz draudzi? Ņem lasīt vārdu un jānāk draudzi. Nu šeit ir vēl gudrība vajadzīga. Ko viņam teikt? Bet patiesībā, būtībā, Jēzus tevi jau ir darījis brīvu. Ja tu vēlies būt brīvs no tā, izvēlies Jēzu, viņš tevi dara brīvu. Mēs viņam stāstam patiesības vēsti. Nākšana uz draudzi neatbrīvo no dzeršanas. Atbrīvo vai tad? Neatbrīvo. Pātaru skaitīšana atbrīvo no dzeršanas? Neatbrīvo. Bet brīnums var notikt, tā kā mēs redzam. Brīnums ir likumsakarība. Prosta, ja nu notiek brīnums. Brīnums ir likumsakarība. Mēs tā gribētu. Nepieņemsim vēlamo par esošo. Lūk, mēs rīt nākošā nodarbībā, nākušu otrdien parunāsim, tas kungs, lai dod, nākušu otrdien parunāsim par to, lai vizualizētu un ņemtu vērā visus faktus, reālus faktus. Jo šis pašlaik to, ko tu minē, brīnums, ka tur notika, ai šitais tur nenotiek tā. Tā tas viss nenotiek. Nē, tā nenotiek. Jo patiesībā ir tā, ja Dievs redz, ka cilvēks nopietni pa īstam vēlās būt brīvs no kaut kā, un cilvēks šai vēlēšanai, īstai vēlēšanai sāk sekot, tad Jēzus panāk pretī, palīdz viņam atbrīvoties no kaut kādām lietām un skatās, cilvēks arī tālāk tā aiziet. Jo, pateikšu vienu lietu, daudzi cilvēki liekās, notiek arī tā, es vēlreiz saku, cilvēks izsaka it kā vēlēšanu, saka, ok, atnāc uz draudzi, mēs par tevi aizlūksim, lai Jēzus tevi darītu brīvu. Es esmu aizlūdis un es esmu redzējis, kā Jēzus tiešām dara cilvēkus brīvus. Atbrīvo. Cilvēki vairs nedzer, nepīpē, brīvi liekās, bet pēc tam atgriežās atpakaļ un iegrimst atpakaļ sūdos un pat vēl lielākos sūdos. Jautājums, kāpēc? Nu, atbilde slēpjas taisn tādā jautājumā, par kuru mēs šodien runājam. Viņš patiesībā nevēlējās pa īstam būt brīvs. Viņš neatrada sevi dziļākā būtībā vēlēšanos būt brīvam. Viņš bija tikai pa to ceļu, pa kuru tur Jēzus trāpījās un dziedināja. Un pēc tam to visu palaida garā. Tas, ka tu iegūsti to, ko tu vēlies, vai tiešām no viss sirds vēlies, savā garā būtībā to, ko tu vēlies, tu no tā nekad neatsakies. Vai tas ir profesija, vai tas ir ģimene, vīrs, sieva, ja tu patiešām viņu vēlies,
Tu esi izvēlējies, tu pieņem lēmumu, Dievs tev to piešķir iegūst, un tu dzīvo mūžu un veido viņu, lai viņš būtu laimīgs un svētīgs. Bet kad ir tādas iegribas tikai, būs jau labs vīrs, būs jau laba sieva, sanāk kopā, džigi, kaut kas nezinu, laikam jau nevajag, tā es viņu negribu vairs. Tā patiesībā tu nemaz arī tad viņu negribēji. Tev bija prāta doma, tev bija sabiedriskais viedoklis, tev bija vēl kaut kā, tev bija apstākļi, tev bija acu kārība, vēl kaut kas uznāca, jā. Tev bija vēl kaut kāda mantas kāra, tev bija vēl kāds status kāra, cilvēku priekšā, lai skaisti izskatītos. Rezultātā vienkārši, bet patiesībā dziļākā būtībā tu nemaz nevēlējies. Un viss. Un tas nosaka, tu būs uzticama laulība vai nebūs. Es, piemēram, iekšā vēlēšanās bija, lai man ir ģimene, lai man ir viena sieva, bez kaut kādām šitām pat Dievu vārdu nezinot. Pat nezinot to, ka tas ir tāds dievišķais princips, bet vēlēšanās bija, kā rezultātā, paldies Dievam, tura tas viss kopā, jo tas noveda pie lūk šī gala rezultāta. Īsta patiesa vēlēšanās. Un dzimst šīs vēlēšanās, tad, kad tu tā esi viens pats un uzmanīgi sēdi un klausies. Vīzijas, vēl kaut kas. Sātans arī izmanto šo mūsu Dieva doto dabu. Vēlēties kaut ko. Vizualizēja kaut kādas lietas. Kāpēc šodien sātanam ir populārs, teiksim, viss pornogrāfijas, viss, teiksim, tādas? Jo ieraugā kaut ko, to, kas ir vēlams, un neizbēgami redzēt, tas, kas ir redzams, lūk, te vizuāli vēl kaut kur parādās kaut kas, un tad gaida to, lai es to vēlētos. Un tā arī cilvēki, arī no viss, kā lai saka, zinām mērā, iegrib, vienā mirklī iegrib, plusot tam miesas tieksmes arī atmostās vēl kaut kas tur tāds, jā. Vai tas ir miesas kāras, acu kāras, dzīves lepnība, jā. Oi, būtu labi, ka man būtu tur tāda mašīna un tā tālāk. Un te, es gribu to mašīnu, jā. Un pēc tam tagad iegūst to mašīnu, vispār jau nekā laba tur nav tā mašīna, jā. Rezultātā ir mašīnas maina pa labi, pa kreisi, jā, ir to nekā stabili nav, ir darbus maina, būs labi šitais, es gribu to darbu. Tu patiesībā dziļākā būtībā neesi sapratis, ko tu vīsti vēlies. Un tas ienes cilvēku dzīvē hausu, nekonkrētību, un patiesībā ir galvenais iemesls tam, ka cilvēkam jums nav, tāpēc, ka jūs nesarunājaties ar Dievu, nesarunājaties nevis cilvēku priekšā. Jūs sarunājaties varbūt arī ar Dievu, bet cilvēku priekšā, lai cilvēkiem rādītos kaut ko, es te sarunāju, man ir tas un šitais. Tā patiesībā tu Dievu priekšā atbildi. Vienkārši tev ir saruna normāli ar Dievu vai ne. Tu Dievam atbildi, un kad viņš uzdod tev jautājumu, ko tu vēlies patiesībā. Dievs zina, ko tev vajag. Es Dievam vienkārši, tad, kad es izlasīju šo rakstu vietu pārdomā, un es Dievam vienkārši uzdevu jautājumu, tās vispār jau varbūt, ka es nemaz nesaprotu, ko man vajag šodien, šobrīd. Tev ir kaut kāda informācija. Apskaidro, ko man vajadzētu. Un es apklusu un es klausījos. Kad es gribēju dzirdēt Dievu, kad Dievs redz, ka tu vēlies viņu klausīties un dzirdēt nopietni pa īstam, Dievs sāk runāt. Dievs atklājās, Dievs sarunājās. Kad tu pa īstam vēlies kaut kādas lietas darīt, Dievs tās viss pēc tam tuvu tepat un tūlītās uzreiz nāk pretī, dod, vada, apskaidro, dod gudrību. Šodien daudzi uzdod tādu vienkārši sašutumu, man te kārības un tādas un šitās. Tā patiesībā tas notiek tikai tiem cilvēkiem pa lielai tiesai, kuri patiesībā nemaz negrib dzīvot svētu dzīvi, negrib kalpot Dievam, negrib sekot Dievam pa īstam. Tie cilvēki, kas patiešām pa īstam sekot grib Dievam, tad viņi seko Dievam. Kādas kārības? Da manis pēc to pa kreisi, pa labi vēl kaut kādas lietas var notikties, man tas neinteresē, jo es vēlos. Viņu patiešām vēlos. Es lasīju es Bībeli lasīju, man te ir atsevišķi tādi pantiņi, ja, ka Jāņa evaņģēlija 10.10 ir rakstīts, Jēzus ir atnācis, lai tiem būtu dzīve un dzīve var pārpilnību. Es vienkārši, kad lasīju šo
lūk, kā rodās vēlēšanās. Es izlasīju šo rakstu vietu, ot atšķirsim vaļā. Atšķirsim. Izlasīju šo rakstu vietu, Jāņa evaņģēlijas 10:10. Te ir rakstīts tā, ja? Palasīsim no 7. Tad Jēzus atkal sacīja, patiesi, es jums saku, es esmu durvis, kas ved pie avīm. Visi, kas priekš manis nāk uz zagdu laupītāju, bet avis viņus nav klausās. Es esmu durvis. Un te ir tāds teikums, ja kāds caur mani ieiet, tas tiks izglābts. Un es vienkārši uzreiz, es vēlos tikt izglābts. Un tad, kad es vēlos tikt izglābts, kaut kā, hops, un Dievs kaut kādas lietas sāk ļoti aktīvi īstenot. Es vēlos tikt izglābts. Es ar pilnīgu vēlēšanos to satveru. Un tad ir apsolījums, viņš ies un izies un atradīs ganības. Ok, labi. Zaglis nāk vienīgi zagli kaut nomaitāt. Bet es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Un tad, kad es izlasīšu rakstu vietu, man pilnīgi vienkārši lūk te, mana iekšējā būtība vēlējās. Es gribu, lai man būtu viņa dotā dzīvība un pārpilnība. Krieviski dzīvība un жизнь с избытком. Dzīvība ar pārpilnību. Es to vēlos. Bet tā mūžīgā dzīvība mazū. Kā tev svētais gars atklāja, ko tu gribētu? Mēs runājam tagad nevis, klausies, mēs pašlaik neesam safokusējuši uz to, kas tā tāda mūžīgā vai vēl kaut kāda, mēs tagad runājam par tēmu, ko tu gribi. Lasot vārdu, ko tu sagribi, kurš vārds, lai kļūst par tevi, kuru tu gribi, lai piedzīvojās tavā dzīvē, kuru tu satver ticībā. Nu, jā, lai tie vilki nesaplēš, viņš sargā dzīvību. Vot tu runā par to, ko tava prātā vienkārši, jā, viņš tu sargā dzīvi, lai vilki nesaplēš. Es gribu, jā, tur, ja es nācu to visu tikai runā, bet prātā. Tu to vēlies, ko tu vēlies, lai kas no šīs rakstu vietas tev piepildās? Tik ilgi, kamēr tu paliksi ārējā pagalmā un cilvēku priekšā lasīs un prāta līmenī lasīs tikai vārdu, nevis ar vēlēšanos kaut kādu. Nevis tā lasīs, lai ticībā satvertu kaut kādu vārdu un pieņemtu, lai tas kļūst tavs. Nelasīs, es vēlos, lai vārds piepildās pie manis. Es lasu vārdu ar tādu vienīgais nolūku. Man ir vienīgais nodoms tikai. Es vēlos, lai vārds pie manis piepildās. Lai es kļūstu par vārda turētāju. Es vēlos turēt vārdu. Es to vēlos. Tā, cik mums ir pulkstens? Nedaudz mums ir laiks. Par cik tas viss būs ierakstā. Ok. Kur ir rakstīts, jo Dievs ir tas, kas dod jums gribu un veiksmi? Kaut kā es palaidis garām. Labi. Vienā vietā Pāvils minēja tad, jo Dievs ir tas, kas dod jums gribu un veiksmi. Gribu un veiksmi, vēlēšanos Dievs dod. Ļoti daudzi, it sevišķi Dieva bērni vai kaut kādi cilvēki, mēs sarunājies, es saku, klausies, kā lai saka, viņi izsaka šo taisnu tādu frāzi. Man Dievs nav devis vēlēšanos sekot viņam, man Dievs nedevis vēlēšanos pielūgt, man Dievs nav devis vienkārši staigāt brīvu, svētu dzīvi, vēl kaut kā tam. Man Dievs nav iedevis te vēlēšanos lūgt, tur lasīt vārdu, man Dievs neievēlēs. Tā ir kropla izpratne pār Dieva doto gribu.
reāli patiesa izpratne par to, kā tas darbojās, ir tajā, kā mēs lasījām tagad visu šīs rakstu vietas. Gribu mums Dievs jau ir iedevis brīvu gribu, spēju kaut ko vēlēties. Pagaid. Ir viena lieta. Ir ok, labi, vēlme saprast, kas te ir uzrakstīts. Labi, tas var būt tāds kaut kas pamostās, un tad tu seko līdzi. Viena lieta ir spēja saprast. Spēja saprast to, kas te uzrakstīts. Bet tas nav tas par gribu dots. Tas nav jautājums par vēlēšanos. Tas ir jautājums par atziņas iegūšanu. Atziņu daudz iegūšanu, tāpēc kļūšu uzpūtīgi. Jautājums ir, Dievs, kad uzdod šo jautājumu vienkārši, viņš saka, es tevi radīju pēc sava tēla un līdzības. Man ir brīva griba, un tev es arī esmu devis brīvu vēlēšanos. Ādamam un Dievam viņš deva pilnīgi brīvu vēlēšanos. Ādams sagribēja, ka to, lai viņam būtu palīgs, iedeva palīgu, vēlēs, lai būtu kopā ar viņu. Sātans pienāca klāt vizuāli, piedāvāja, reku ir auglis, labs, skaists un tā tālāk, plus tam iedeva informāciju. Un neapzinoties un neizšķirot to, kas būs labs, nebūs labs un vēl kaut kā nespēt tā kritiski novērtēt visu šo situāciju, jā, nebija vēl spējīgi tādā mirklī pieļaut, jā, es nezinu, neiedzināsimies tagad, bet viņš atmodināja Ādamā un atmodināja pēc tam kopā ar Ievu arī Ādamā vēlēšanos iekosties tajā auglī. Atmodināja vēlēšanos. Tas nozīmē, kad gribu Dievs ir iedevis, tad Dievs uzdot jautājumu, kā tu rīkojies ar šo savu vēlēšanos, brīvo gribu. Tev var tiesības izvēlēties, iet pa kreiso ceļu vai iet pa labo ceļu. Iet sekot Dievam vai staigāt bezgalīgi daudzus maldu ceļus. Iespējas bezgalīgi daudz ir maldu ceļu staigāt. Ja es saku, es esmu vienīgais ceļš, ko tu izvēlies? Ko tu vēlies? Tā ir tava izvēle, lūk, tāda gribu Dievs iedevis. Tālāk Dievs saka, tā ir rakstu vietā, Dievs devis gribu un veiksmi. Dievs iedod vēlēšanos, un tu satver vēlēšanos kaut ko, lai pēc kaut kā tiekties, ko iegūt ar kaut kādas lietas piepildīt, kādas lietas, lai tevi piepildās. Dievs iedeva vēlēšanos, lai, ja es atnācu, lai dzīve un dzīve var pārpilnīgi būt, kad man tad ir nabadzība, kad man tad laikā bija problēmas, vēl kaut kas visādas, teiksim, klizmas un vēl kaut kas dzīve netiek galā, nemaz nezinu, kā tu dzīvo, tad šī rakstu vieta, es vēlos, lai manā dzīvē tas viss piepildās. Un tā vēlēšanās, lai šī rakstu vieta manā dzīvē piepildās, noved līdz tam, kur es šodien atrodu. Paldies Dievam, kaut kas ir aiz muguras, grūtie laiki, smagie laiki tādā ziņā, kaut kādā nosacītā ziņā ir jau aiz muguras, iegājis iekšā tādā nodrošinājumās, ka tu vari būt jau par svētību citiem, dzīve bija jau ar pārpilnību, ka es varu būt par svētību citiem arī. Fiziskajā plāksnē, dvēseliskajā līmenī un arī garīgajā plāksnē, ka es varu aizlūgt par slimēt dziedināt. Kāpēc? Tāpēc, ka es vēlējos, kā savā laikā izvēlējos, lai es to vēlos. Ja? Tāda brīva gribu Dievs man iedeva, es to izvēlējos, es pielietoju šo gribu. Un es pēc tā tiecos. Bet tevi jau izējot cilvēks, ja nevar viņiem šādi sludināt, ka jums ir brīvā griba, tev jā... Kāpēc nevar? Tad to Jēzu nesaskatīs nekādi cilvēki. Viņiem ir dotas tiesības izvēlēties. Dievs devis viņiem tiesības izvēlēties. Ar kādām tiesībām tu spiedīsi viņus uz debesīm iet? Konkrēti par to Raiki, kā viņš atcerās, viņš diezgan tā no labiem vārdiem tevi atcerās. Un kā viņam nostrādāja tas, ka viņš tevi uzklausīja. Es jau nezinu, vai viņš mani uzklausīja. Ja viņš mani uzklausītu, viņš būtu šeit. Kur tu komunicē tā bija
bieži tu ir bijis sanāk? Nemāku tev pateikt, par kuru tu konkrēti cilvēku tu runā. Kurš sanāks, kādreiz bija jāsadzīs. Problēma. Es tev nemāku pateikt, man ir daudz zināšu, daudziem es esmu stāstījis, sludinājis, bet ja viņi mani būtu ņēmuši vērā un arī vēlējušies iet tajā, kur es eju, tad viņi būtu šeit patiesi, ja viņi vēlētos. Uz doto brīdi viņi izvēlējušies kādus citus nodomus piepildīt, un tāpēc viņi nav šeit. Būsim skaidrā prātā, realistiski. Un par to parunāsim nākošais. Šodien, es domāju, kā apstāsimies. Ar vārdu sakot tā, tiešais negāja, bet tēma ir ļoti svarīga, ļoti aktuāla un, manuprāt, ļoti būtiskā īceši šodien pēdējos laikos. Iemesls tam ir kāds, jo šodien cilvēki ir atroferējušies savā spējā, ielūkoties savā sirdī un vēlēties kaut ko nopietni, neprotu vēlēties. Tikai cilvēka vēlēšanās, izvēle, lai kaut ko darītu brīvi, brīvprātīgi un no visas sirds kaut ko darītu, tiektos uz to, lai to visu īstenotu, padara cilvēkus brīvus, nodrošina to, ka mēs esam teiksim tā, harmonija varam dzīvot varam dzīvu dzīvi, nevis dancojam pēc kādu citu stabulas. Tikai tādi cilvēki, kas prot saprast, ko viņi grib, var pēc tam arī dzemdināt brīvu valsti, kuru nepaverdzinās, viņi būs brīvi no atkarībām, brīvi no parādiem, ieskaitot arī brīvi no kaut kāda citu viedokļu pildīšanas, brīvi no verdzības. Tikai tad, kad cilvēks iemācās savu vēlēšanos atbrīvot. Un starp citu, it kā nosacīt, it kā. Šobrīd es klausos arvien vairāk un vairāk, kad visādi semināri kaut kur notiek un organizējas, veselas organizācijas, visādas tādās viena no tādām ir, līdz pateikšu, varbūt man uzpeldēs, viņam diezgan bieži te man uzpeld, jā. Piemēram, viena lieta ir pašlaik Rīgā konference notiksies vīriešu kods, jā. Domā, ka tur arī tiks runāts un aicinu viņus, jūs tur arī tur, ja kāds tur ir ieeja tikai vīriešiem, runa ir par to, lai atmodinātu sevi un cilvēkos vīriešos vēlēšanos būt par vīriešiem, sasniegt vīriešu maksimumu. Un tas ir ļoti svarīgi, jā. Vēl viena lieta. Kaut kur bija viena tādi semināri, kur aicina uz semināriem, tagad man neuzpeldēs, jā. Vesela skola, vesels virziens, vairākās tādās vietās, jau Rīgā ir 2 vietas, Tukumai tāda filiāla, kur profesionāli speciālisti aicina iesaistīties un pievienoties, un viņi gatavi pakalpot bērniem no laikam, cik es sapratu, no 2 līdz 19 gadu vecumam, ja nemaldos, ja, speciālistā centros, kur arī, teiksim, pakalpot bērniem, lai palīdzētu viņiem, kaut kādā veidā nosacīti, atbrīvoties no iemācīties vēlēties kaut ko brīvi no citu cilvēku viedokļiem kaut kā. Tā ir labs sauklis, labs nodoms. Diemžēl man jāsaka tā, ja tajā visā nebūs Jēzus un Jēzus nebūs pirmā vietā, ja tas viss nesāksies ar Jēzu, nebūsāksies ar piedzimšanu augšiem, tad brīvība nespīd. Tikai piedzimšana augšienes padara mūs brīvi. Jēzus atnāca un darīja mūs brīvus, un tikai Jēzus. Jo Jēzus ir samaksājis par mums, lai mēs varētu būt atbrīvoti no grēka un nāves darbības, grēka un nāves valstības. Tā saucās verdzības valstība, tā saucās atkarību, vainošanas, vainas valstība, tā ir baiļu valstība. Jēzus mūs pārceļ viņa dēla mīļā dēla valstībā, kur dota dzīvu un dzīvu ar pārpilnību. Un te Jēzus saka vienkārši Dievu bērniem, Dievs saka, prasi man visu tu vari vēlēties. Skaidri un gaiši šeit.
Ja cilvēks nav piedzimis no augšienes, tad visu nevarēs prasīt. Nesanāks visu prasīt. Vienkārši būs tik daudz un dažādi ierobežumi, jo principā viss, kas ir, teiksim, pasaulē, tas ir ar nosacījumu, ar ierobežojumu tādiem, ka nav. Bet Dievs ļoti drosmīgi, skaidri un gaiši izteicās. Jēzus Marka evaņģēlija 11. nodaļā, ko mēs lasījām, ja, viņš saka, visu, ko tu lūgdams lūs. Viņš saka, tev nav ierobežojumu. Ne mēnesis fāzes, ne kaut kādas zodiaka zīmēs. Tur dzimis tā ir datums, ne vīrietis, ne sieviete. Visu, ko tu lūgdams lūgsi. Visu. Viss tev kļūst iespējams. Es domāju, ka tas slēpjas, tas aicinājums slēpjas, tas būtiskums un svarīgums, ja, uz ko taisni, par kuru mēs šodien runājam. Ok, sūtiet jautājumus, pēc tam ierakstā, man kaut kur komentāros rakstiet, bet es savukārt ierakstā pamēģināšu atrast tās rakstu vietas un padalīšos. Labi, viss šodien pietiks. Paldies, Tēvs, par atgādinu, paldies par tavu runu, paldies par tavu atgādinājumu par šiem principiem un svētī, ka mēs varam arī tikties arī nākošu otrdienu Jēzus Kristus vārdā, ka mēs varam mācīties un iet uz priekšu un virzīties un beidzot kļuvuši brīvi, atbrīvoti, saprast, ko tas nozīmē un piepildīt un realizēt savas vēlēšanās. Āmen!